Nu tad atklājam. Jā. Paldies, vienbalsīgi. Tā, mums darba kārtībā 3 jautājumi. Vai varam palūgt Uldim īsu ziņojumu par pirmo jautājumu? Jā, es saņēmu precizējumi sakarā ar to, ka tā ēkas vēsturiskā daļa neizpild prasības, mēs un likums neatiecinām izmaksām. Lai mēs varētu mēģināt tālāk ar to ēku, ja programmā dabūt cauri. Tā būtu komējušies finansējums, sadalījums. Labi, Uldi, tu pats saproti, ko tur vajag. Nu labi, tad tā kā tu būsi uzrakstīt, tad tā arī mēs bez iebildēm nobalsojam, vai ir kādam, kas piebilst tā? Nav, tad tā kā projektā, jā? Vajag aiz cipari. Es par to ciparu gribēju paprasīt tādu mazāk. Mēs te arī runājam pār miljonu. Tas ir kopā par visu ēku ar to jauno zāles piegūtu. Tur jau piegūst. Tā vecā zāle principā paredzētu nograut un vispār nepaliek vairs. Un tur būs jauna, jā? Jā, un lielā. Vecā tiek nograuta? Un principā jā, tur nekas no viņus nepaliek. Lai dabūtu to labos rādītājs, ko viņi grib. Tad to veco zāles, to zāles daļu principā nevar saglabāt. To 200. Nu zāles daļu, jā, bet nu fasādi jau paliek. Nē, tā vēsturiskā ēkas daļa paliek. Vai es gribēju teikt? Tā ir tā, kas nevar izpildīt tās prasības, kas ir projektā noteikums prasības. Līdz ar to viņi īsti nevar attiecināt. Varēs tikai jauno ēkas zāles daļu. Tad zāle bija švaka. No ūdens. Jā, nu visi. Un nē, nu tur uz stāvlaukumu puses nāks vēl klāt kaut kas, jā? Jā, tur tagad ir priekšā. Kur mašīnītes tur stāv, jā? Deputāts ir personīgi, katram savs viedoklis, tātad atklājam debatu. Viss kārtībā tagad. Beidzot debatu? Jā. Jau viss kārtībā. Viss kārtībā. Jā. Labi, tad varam balsot? Jā. Kurš par to kā projektā? Paldies, vienbalsīgi. Paldies ziņotājiem. Tā, otrais punkts. Andri, gatavi ziņot? Otrais punkts par adresi. Pareizi, jā. Man nav darba kārtībā, otrais ir adresi. Tas īstenībā ir cilvēku lūguma, jo šķēdē pieder īpašums, bet šim īpašumam nav piespīt adresi. Cilvēks pārdod savu dzīvokli un viņam reāli šobrīd nav piespēlēties. Viņam piederušana īpašuma adresi. Tādēļ ir tas lūgums, tā kā negaidīt kārtējo sēdi, bet uz šo sēdi šim te zemes gabalam zemē un ēkā piešķirt adresi. Labi, paldies, lai cilvēkam nebūtu jāgāja. Mēs varam nobalsot. Labi. 23. Paldies, vienbalstīgi, līdz ar to lēmums pieņem cilvēku iesniegumu apmierināt. Trešais punkts par nekustamo īpašumu. Kur to zina? Arī Andris? Jā, arī. Ir izstrādāt detālu plānojums īpašumam. Ir saņemts iesniegums par adrešu piešķiršanu atdalāmiem zemes gabaliem. Detālu plānojums tiek izstrādāts atbilstoši kārtībai, kā noteikti. Ir izbūvēts arī dabā ūdensvats, ir izbūvēts ceļš. Un atkal ir lūgums Piešķirt adresi. piešķirt adreses, jā. Labi. Paldies. Vai kolēģi deputāti grib izteikties? Tas tā kā apbūvēja, ja kaut ko. Apbūvēja jāatcerās tālāk pusē pildību, tā ir pildību, tā pusē pagas. Jā, labi. Ir labi? Varam balsot? Sapratu, jā. Manis dēļ, jā. Nu, dēļ tā cilvēki jau mēs balsojam. Nē, es saku, manis vairāk nav man. Tev nav. Ir kādam vēl jautājumi? Labi. Nu tad balsojam tā kā projektā. Paldies. Vienbalstīgi. Līdz ar to, mīļie kolēģi, ārkārtas sēdē izsludinātā darba kārtība ir izskatīt, vai mēs varam slēgt sēdi. Kas ir par to, lai slēgtu? Paldies.